Šodien ir viena diena pirms Līgo, un es izdomāju, ka es vēlos uzfilmēt arī vlogu no šīm dienām Sindiju. Šodien iesim arī pirtī, taisīsim rituālus, salsīju arī šīs te puķītes, malpuķītes, man liekas, viņas saucās. Es jums arī paņemšu līdzi, kā mēs zinām Līgo un ko mēs darām, un es ceru, ka būs forši, un man liekas, ka būs tiešām forši, jo sola ļoti labu laiku, un pagaidām viss izskatās perfekti. Es braucu iekurinātu pirtiņu, bet Sindija palika taisīt pīrādziņus, un tad iekurināšu pirtiņu, un tad mēs braukšu viņai pakaļ, un tad mēs brauksim uz pirti. Kas tur aiziet un atpakaļ? Ko atnes vienkārši zemenes? Oh my god, tas ir tik saldas. Vienkārši cukurs. Cukurs. Šodien ir Līgo diena, un Sindija, manuprāt, vēl guļ, bet man ir jāiet uz virtuvi uzlikt vārītājs kartupeļu, jo man ir jātais rosols. Un es negribu viņu taisīt baigi vēl, tāpēc varīt kartupeļus. Jau saki jūras dziļumā, kas tur šitā labā vēs bļoda. Kas atkans pavedīs. Lielajos gabalos sagriezts. Vienām baltajām liks vēl karsts, kas tev uz grūtīm maigajām degs tik skaists, tik cintars vien. Cerīšu padzerties pateļos. Cik negaršīgs. Tagad mēs lasām puķītes vainagdziņām. Liksim, kāds tev būs vainagdziņš? To, ko es atradīšu. Es arī likšu, ko es atradīšu, bet es vairāk gribu visu kaut ko daudz, jo man parasti tas laika tikai tā baltā puķīte jasmīns un rudpuķi, bet es šogad gribu visu kaut ko. Notra. Jā, lūk šādi. Parādi, kas tev tur iekšā. Man ir šāds āboliņš. Skaisti. Vai ne? Tik forši varētu te izlasīt, un tad tā iet uz krūmu, piemēram, mēs nevaram tā darīt kādreiz ar groziņiem apis. Jā. Vai tev nepatīk ar groziņiem iet? Mēs lasām puķītes priekš vainagdziņu tagad. Es esmu dabūjusi tikai palielam tikai āboliņu. Tad es gribu visādas puķītes, bet īsti nav ko lasīt, bet esmu ļoti skaistā bērza birzītē. Man ir somas bērza birzītē. Jā, mums ir šitādas puķītes. Sindija arī ar savu kameriņu, protams. Āboliņi, viss notiek. Zintārs stājos mīts, tavās lupās skatos zintārs stājās kvēl, tavā balsi klausos zintārs stājās kā. Tu vlogs? Labi, ka nav lives. Ak, Dievs! Nepār! Apbraukoši Līgo! Vainagdziņas! Dzērvenīt! Paiks, mums izsauc šitais te. Arī tā kā suņuburkšis, bet viņš bija rozā. Viņš bija labi izsauc. Bet es negribēju lasīt, jo man likās, ka viņi būs tā nesmuki, bet viņi tiešām smuki izskaros No, bet šitais. tāpēc, ka viņi ir smuki, viņi paši par sevi. Jā. Un kāds tev vainags būs? Viņa auga vainags. Tev būs tāds biesas vai plānais? Mēs šodien arī paliksim teltī panākt, tāpēc ejam skatīties, ko viņi ir sacēluši mūsu telšu pilsētiņā. Telšu pilsētiņa? Tur, man liekas, var nosāties kājās neiekšā. Pasaules staigātāju. 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Šodien mēs ar Dārtu krāsosim mūsu Līgo vakara grimu. Un Dārte arī krāsosies kopā ar mani, tāpēc let's go. Mums šeit ir make-up stūrīts, mēs visi esam. Mēs esam visas gatavas un mēs varam iedīvot visu, ko. Un es arī būšu vaļā bagātu un bildēties un visu, ko gribu vaļā. Samazgā. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Līgo! Lūdzies viņas jāiziet Līgo. Saskīs dara lūpiņu kumeliņa pēdiņā. Nu tiki tā, timbaka, daibaka, tillinirā. Kumeliņa pēdiņā. Paša
pašā Jāņu vakarā līgo. Līgo, pašā Jāņu vakarā līgo. Kā nenodāk grunčiem gali? Līgo! Cūkusilē pēdējās stundas. Līgo, līgo, pašā Jāņu vakarā līgo. Nu ir ļoti liela liesma līgo. Līgo, līgo, nu ir ļoti liela liesma līgo. Timbaga taibaga tillidirā, kas tos dūmus kūpināja, saskīs dara alutiņu kumeliņa pēdiņā. Nu tiki tā, timbaga taibaga tillidirā, kumeliņa pēdiņā. Rupīgs nesa ūdeņtiņu, sakumpušu muguriņu. Nu tiki tā, timbaga taibaga tillidirā, sakumpušu muguriņu. Rupīgs prasa vai ir gana, saskis Tagadiņ, tagadiņ. Cits ar piksēm! Ai, shit! Dzumzlikļos ar visiem sivēļiem, dzumzlikļos ar visiem sivēļiem. Ejam bērn, dzenatārā, lai neķēz labībā. Ejam bērn, dzenatārā, lai neķēz labībā. Būs 4, un mēs gaidām saulu aust. Saulēktu. Saulēktu. Jā, un mums ir cīsiņi savārīt, lai mēs neguļam. Ar sacīšiem. Līganā ārā bērzā, valodzes šū. Ir Jāņu diena, mēs esam sataisījušies, vakarē mēs palikām teltī pa nakti. Un es vēl, laikam, neesmu vispārībā telšu cilvēks. Man tā kā patīk, es iedomājos, bet, kad ir jāiet gulēt tai teltī, man ir tāds, varētu braukt mājās un iet mazgāties dušā un gulēt gultā un viss būtu forši un komfortabli, tā kā būtu komfortā, bet tagad bija viss kārtībā un bija reāli foršs miegs arī. Pamodāmies koros 11, jo mēs no rīta izdomājām arī sagaidīt saulēktu, bet saule vispār nebija, tāpēc, ka bija tāds apmācies. Bet jā, aizgājām rītīgi vēl gulēt, nezinu, kādiem 4 pāri, parasti mēs Jāņu dienā vienkārši čilojam, atpūšamies un šodien izdomājuši arī mētāt tos šķīvīšus, tāpēc ko darīsim aktīvi, lai nav vienkārši tā plikā sēdēšana pie galda un tad sieši pakaļ savam vainadziņam, jo vakarien mēs metām augšā šeit lielajā ozola vainadziņus. Kur mans vakarienes vainadziņš ir nokrits zemē. Vakarē viņi uzmet tur augšā. 4 reizes bija jāmet man, lai es viņu tā kā, lai viņš tur palikt augšā. Tas nozīmē, ka es 4. gadā precēšos, ka 4 gadiem, 30 gadām man būs jāpacās. Jūs, ko jūs te darat? Līganā ārā bērzā, valodzes šūlīs. Šī
Šī rulete ir Jāņu bērnam. Visīstākajam Jāņu svinētājam, Jānim, vārdienā. Jā, ejam sveikt. Rulete. Līgojas bērns arī. Come closer. Šis ir mazais koridoriņš. Droši. Augšā, jā. Tātad es esmu 1,85 m. 1,85 m un es varu nostāties kājās. Man nesatās galva nekur. Let's go. Istaba numur 1. Ar visu matraci nekādi piepūšamie. Viss ir notiek. Izpildīšu. Un šeit mēs gulējām. Istaba Viņš numur 2. izvandīta, jā, bet sega aizsega. Jā. Un jā, šeit mēs gulējām. Šeit mēs varam. Izēja. Mēs tikko bijām mājās, un mēs jau iepriekš izdomājām, ka mēs paliksim par nakti rūķīšos. Tā kā nākamo nakti no Jāņiem uz, tā ir ceturtdiena, rīt ceturtdiena. Un smieklīgi tas, kad mēs tā kā gribējām palikt, bet ejot istabā, tu uzlaik kaut ko Jāņu filmu, ko es uzlikām, neatceros. Vairs tā kā negribās īsti braukt, ir tāds sagurums pēc tiem visiem svētkiem. Gribās tikai neko vienkārši nedarīt, un tad rītdien sāk normālu dienu. Bet mēs taču izdomājam, ka mēs brauksim uz tiem rūķiem palikt par nakti. Tā telts ir iekļauta mašīnā, un tur tā teltī pārtraukuši kaut tie mietiņi ir, un ak, Dievs, un Cindy īsti negribu, Arturs īsti negribēs, mēs taisījām balsojumu, un es taisīju to balsojumu tā kā lauku sētā, un mēs rakstījām tā kā jā vai ne, un mēs bija 3 bija nobalsojuši par jā, un 2 par nē. Tā kā 3 par jā ir pārākumā, tad mēs braucam uz rūķiem, paliksim par nakti un iesim pirtī. Pirtī, es nezinu, mēs teikt īsti kā gribas, un arī laikam negribu. Un ir tās tā kā tāda dīvaina sajūta, tā kā gribās, negribās. Mājās gribat braukt, jā? Nē, mēs jau esam mājās. Nu jā. Čipsas gribās. Tas notiek. Tomēr mēs paliksim teltī, izskatās tā. Miecis attaisīts, Pirte kurās, Cindy priecīga, Arturs arī optimistisks. Es tikai staigāju šeit, viss notiek. Te būs vēl viena telts arī, teiktāšu pilsētiņu mums. Viņa jau guļ aiziet. Atceroties vecos vārdus, līgot viesmā jauna kļūst. Tūgadiņ, tādaliņ, pastāvnieki damso. Līgo brīvdienas ir noslēgušās. Noslēgumā bērns rumba, arbūs un silta saule. Thumbs up.